Svētības māsas un brāļi, šodien vēlējos padalīties ar kādu domu, bet vispirms es vēlos nolasīt kādu raksturvietu no Mateja evaņģēlijas 7:1. Lasīsim uz priekšu, un tad pēc tam arī ļausim Dieva garam runāt ar šo raksturvietu uz mūsu sirdīm. Amen. Netiesājiet, lai jūs netaptu tiesāti, jo ar kādu tiesu jūs tiesājat, ar tādu jūs taps tiesāti, un ar kādu mēru jūs mērojat, ar tādu jums taps atmērots. Bet ko tu redzi skabargi savu brāļa acī, bet baļķi savā acī neieraugi? Jeb kā tu vari sacīt savu brāli laidi? Es izvilkšu skabargu no tavas acis, un redz baļķis tavā pašā acī. Liekuli, izvelc pa priekš baļķi no savas acis, un tad lūko izvilkt skabarga no savu brāļa acis. Amen. Amen. Šie vārdi tik ļoti nozīmīgi, kad bieži vien mēs esam kārdināti šīs jaunās atklāsmes dalīt citiem, pirms mēs viņas patieši esam iemantojuši savā dzīvē. Ko es ar to gribu teikt? Ka Dieva vārds pirmām kārtām ir domāts mums personiski. Tas nozīmē, ka Jēzus grib, lai mēs iemantojam Dieva vārda gaismu, pirms mēs ar to dalamies. Jo kamēr vārds nav mūsu sirdī, mēs nespējam dalīties ar šo gaismu. Tas nozīmē, ja tu neesi iemantojis vārdu patiesību, tu nespēji šo patiesību demonstrēt. Redz, lai runātu spēkā, nevis tikai caur vārdiem, tev pašam ir jādzīvo Kristus evaņģēlijā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tu sevi esi pakļāvis tai mācībai, kas no debesīm. Redzi, pirms tu vari runāt ar spēku, tev pašam ir jādzīvo tajā, ko tu māci. Tik līdz mēs liecinām par kaut ko, kas nenāk no mūsu personīgās dzīves, tie ir meli Dievu priekšā. Mēs ne tikai melojam Dievam, bet arī tam, kuram liecinām par šo patiesību. Jo kā tu vari būt pārliecināts, ka tas, ko tu runā, ir patiesība, ja tu pats nestāv tajā patiesībā? Bet Dievvārds saka, pārbaudi mani, tas nozīmē, ka mums ir jāmācas pārbaudīt, jeb jācenšas pārbaudīt tās patiesības, kas mūsu vārdā tiek atklātas. Bet redzat, bieži vien Kristus miesā daudzas patiesības, ko mēs it kā sludinām, mēs nepārbaudam, un līdz ar to veidojās šīs maldu atklāsmes un atziņas, kas neatnes Dieva valstības spēku šeit uz zemes. Mēs sludinām kādas lietas, bet patiesībā tām nav nekāda vērtība, jo tās nenes Dieva valstību, tās nepiepilda Dieva taisnību šeit uz zemi. Bet tās lietas, ko patiesi mēs iemantojam ar Dieva mācību savā dzīvē, tās lietas parāda, ka Dieva vārds ir dzīvs un aktīvs, un tas ir spēcīgs patiesi izmainīt mūsu dzīvi. Tāpēc, cik ļoti svarīgi, kad viss sākās, visa mūsu atziņa, visa atklāsme, visas gaitas ar Dievu sākās ar mūsu personīgo dzīvi. Tas nozīmē, tad, kad mēs lasām dzīvo Dievu vārdu Bībeli, tad mēs to neattiecinām uz kādu citu, bet ļaujam Dieva garam uz mūsu sirdi runāt. Mēs esam pats pirmais skolnieks Dieva garam, nevis kāds cits ir skolnieks. Tātad mēs lasām Dieva vārdu tā, it kā no tā ir atkarīga mūsu nākotne. Tad mēs lasām Dieva vārdu tā, it kā mūsu priekšā sēdētu Jēzus un mūs mācītu. Tad Dieva vārdam pirmkārt ir jākalpo mūsu dzīvē, pirms Dieva vārds caur mums var kalpot pie kāda cita. Tas nozīmē, ka Dievs grib pirmkārt sakārtot tevi. Pirmkārt Dievs grib sakārtot tavu dzīvi, tavu mēli, tavu sirdi. Viņš grib tevi iztīrīt no iekšienes, lai tu no šīs jaunās dzīves, kas ir iekš Kristus, varētu nest šīs debesu bagātības, kas ir atrodams tikai un vienīgi Kristu. Ko tas nozīmē? Skaties, Dievs tevi iztīra, viņš tevi izmaina, viņš tevi šķīsta, un tu iegūsti jaunu pieredzi. Tu iegūsti debesu valstības pieredzi, tu iegūsti mieru, kādu pasauli nevar dabūt. Un tad no šīs pieredzes tu arī patiesībā sludini. Redzi, tu nevis sludini, tāpēc, ka raksts saka, viņš dos mieru, kādu pasauli nevar dabūt, bet tāpēc, ka tu esi pakļāvies Kristus evaņģēlijam un tu esi ieguvis šo mieru. Un tad, kad tu esi ieguvis šo debesu mieru, tu dod liecību par viņu savā dzīvē. Un līdz ar to tiem vārdiem jau vairs nav tāda mācības nozīme, bet tur ir spēks, tur ir dzīvība, jo tie ir vārdi, kuri ir runāti no patiesības. Kādas patiesības? Tavā dzīvē. Tā ir patiesība, tā ir realitāte tavā dzīvē. Vārds ir kļuvis dzīvs. Un tagad tu liecini par dzīvu vārdu tavā dzīvē, tad tur ir patiesība. Tad
Tur ir gars un dzīvība, kas ir spējīgi citus mainīt un aizsniegt. Tādā veidā, ka citu cilvēku dzīves mainās, nevis tikai intelektuāli mūsu prāts tiek uzpūts zināšanas. Un tas ir tas, ko Dievs vēlās, tāpēc viņš saka, bet ko tu redzi skabargu savu brāļu acī, bet baļķi savu acī neieraugi? Ja kā tu vari sacīt savu brāli, laidi, es izvilkšu skabargu no tavas acis, un redzi baļķis tavā pašā acī, liekuli izvelc pa priekšu baļķi no savas acis. Tas nozīmē, Jēzus negrib, ka tu ej citus māci un audzini. Jēzus grib tevi nomazgāt, tevi pārveidot caur savu vārdu, lai tu kļūtu par to, kurš spēj reprezentēt Dievu vārdu caur darbiem, ne tikai caur vārdiem. Un tad, kad tas notiek, tavu dzīvi pavada gara spēks. Tad tu runā lietas, ko tu personiski pazīsti. Redz, ir milzīga atšķirība, ja tu stāsti par lietām, kuras tu nekad neesi redzējis, bet varbūt kādā bildītē tikai ieraudzīji. Bet ir pilnīgi cita veida atziņa, ja cilvēks ir bijis tajā vietā, un to viņš liecina par redzēto, ko viņš pats ir piedzīvojis, varbūt sataustījis, sagaršojis. Un tāpat tās ar Dievu valstību. Daudz stāsta par Dievu valstību, ko viņi lasa Bībelē. Bet ir citi, kas stāsta par Dievu valstību, ko viņi paši piedzīvo. Un Jēzus mūs ir aicinājis kļūt par lieciniekiem, par tādiem lieciniekiem, kas liecinām par Kristu realitāti mūsu dzīvē. Par tādiem cilvēkiem, kuri patiesi pazīst Svēto garu un viņa valstību. Un tas ir tas, ko Dievs caur evaņģēliju mums pamatā māca. Mēs iepazīstam paši Dievu vārdu, un tad mēs Dievu vārdu sūtīti liecinām par to pieredzi, ko mēs iegūstam caur viņa vārdu. Tātad to patieso pieredzi, ko mēs esam ieguvuši. Tu nevari liecināt par lietām, ko tu nezini. Redz, viena no lielākajām kļūdām, ko kristietis var pieļaut, tas ir liecināt par lietām, ko viņš nesaprot. Mēs bieži vien redzam, ka brāļi un māsas, diemžēl, liecina un runā par lietām, ko nekad nav piedzīvojuši. Tas būtu tāpatās, ka tu kādam ietu klāt un stāstītu draugs. Tu zini? Es tev pastāstīšu, kā uzcelt māju, bet tu nekad neesi cēlis māju. Tu pat neesi bijis atradies projektā, kur māju ceļ. Bet tu stāsti, kā tur jādara un tā. Un es iedomājos, tas tavs draugs tagad padomāt, ka tu tiešām esi būvējis māju. Un viņš sekot taviem norādījumiem. Kā tu domā, vai viņš uzcelt labu māju? Es domāju, nē. Jo varbūt tu kādu video redzēji, kā ceļ māju, varbūt izlasīji kādu rakstu par to, kā ceļ māju. Bet ja tu neesi pats bijis būvlaukumā un pats neesi piedalījies mājas celtniecībā, tev nav nekāda sajēga par to, kā ceļ māju. Tāpat tās arī ir Dieva valstība. Tu nevari liecināt par Dieva valstību, kas nav redzama, ja tu viņu pats neesi izdzīvojis. Tu nevari liecināt par Svēto garu, ja tu pats viņu neesi saņēmis. Tu nevari liecināt par izmainītu dzīvi, ja tava dzīve nav izmainīta. Tu nevari liecināt par vārdu, kurš glābi, ja tu pats neesi piedzīvojis vārdu glābšanu savā dzīvē, ja pestīšanu, iekš Kristus. Tāpēc cik ļoti svarīgi, pirms mēs sludinām, pirms mēs mācām, ka mēs paši to esam izdzīvojuši. Lai mūsu vārdiem būtu garīgs svars. Un tad, kad es saku svars, tad es runāju par garīgu spēku. Jo, ja tu runā par lietām, ko tu tikai intelektuāli izproti, varbūt tev ir gaišs prāts, un tu spēj labi saprast lietas, izfilozofēt. Bet, ja tur nav reāla pamata tavā dzīvē, redzi, kad es saku pamats, tas nozīmē tas pamats, par ko Jēzus runāja, ka viņš teica, mana ģimene šie, tie, kas vārdu dzird, un dara. Redzi, tāds cilvēks pielīdzināms gudram vīram, kas namu ceļ uz klints. Es runāju par šo pamatu. Tas nozīmē, ja tavs pamats ir Kristus un patiesi tava dzīve ir veidot uz tās mācības, kura mums ir dota evaņģēlija patiesībā, tad tu vari liecināt par to, un tad tavu dzīvi pavadīs garas spēks. Tu pats Dievs to vārdu apstiprinās līdzējošām zīmēm un brīnumiem. Un, kad es runāju zīmes un brīnumus, es nerunāju par ciedināšanu vai atbrīvošanu. Es runāju, zīme arī ir tāda, kad cilvēks, kurš nevarēja savu dzīvi sakārtot, bet pēkšņi klausoties tavos vārdos, viņš tiek sakārtots. O, tas ir brīnums, ka cilvēka dzīve var mainīties, tā, kad tu runā, cilvēka dzīves mainās. Tas līdzīgi kā Jēzus teica Pēterim, viņš teica, Pēter, tev nevajag, ka tu viss tiktu mazgāts, jo tu jau esi tīrs manu vārdu dēļ. Tad Jēzum bija tāds spēks viņu vārdos, ka tie, kas viņā klausījās, viņu dzīves mainījās. Jo tas bija spēks no gara. Bet bieži vien mēs runājam par lietām, kuras mēs nezinām,
Mēs spriežam par lietām, kuras mēs nezinām. Mēs liecinām par lietām, kuras mēs esam tikai dzirdējuši no kāda cita. Bet Dieva evaņģēlijs tā nemāca. Viņš saka, piedzīvo pats patiesību, izdzīvo to un tad liecini par to. Un tad tu būsi patiesa liecinieks. Tu liecinās par tiem Dieva darbiem, ko Dievs tavā dzīvē ir darījis. Tāpēc arī apostols Pāvils viņš teica, mēs neiedrošamies liecināt par to, ko mēs paši neesam redzējuši vai dzirdējuši. Redz, daudzas draudzes runā par Jēzu, ko patiesībā nepazīst. Un, kad es saku draudzes, tad es runāju par daudzām dažādām konfesijām. Par tām konfesijām, kas tic Jēzum Kristum. Piemēram, kā luterāņi, katoļi. Arī pareizticīgie tic Jēzum. Katrs dažādos veidos. Bet vai viņi pazīst Jēzu personiski? Tādu Jēzu, kāds viņš bija, kad staigāja pa zemes virs. Jo rakstījos saka, viņš ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Tas ir cits jautājums. Iepazīt Jēzu, kurš ir augšām cēlies un dzīves, var tikai un vienīgi tas, kurš pakļaujas viņa mācībai tagad. Un ja tu personīgi savā dzīvē savu dzīvi nodod viņa mācībai, tad caur svētā gara atklāsmi tu iepazīsti šo Jēzu, kas ir augšām cēlējis, un tu esi spējīgs piedzīvot viņu tādu pašu, kā viņu piedzīvoja mācekļi tajā laikā. Tikai šī gadījumā tu viņu neredzi miesā, bet tu viņu piedzīvo caur garu, caur svēto garu. Un tādā veidā tev rodas reāla izpratne par to, kas Jēzus ir un ko viņš spēj darīt, un ko viņš patiesībā sagaida no saviem sekotājiem. Un tas ir tas noslēpums. Un viss sākās no tā, ja tu savu dzīvi nodod Dieva mācībai. Tieši tāpēc mēs redzam, pirmā draudze turējās pie apstuļu mācības. Un jebkuras citas mācības viņi noraidīja. Tāpēc Dieva vārds brīdina par viltus prāviešiem, par dažādām mācībām, par cilvēku baušļiem un tā tālāk. Kāpēc? Tāpēc, ka cik ļoti svarīga nozīme ir Dieva mācībai, jeb Kristus evaņģēlijai. Jo Kristus evaņģēlijs ir garīga mācība, kā maize no debesīm, kuru mēs ēdot tiekam transformēti Kristus līdzībā. Ko es saku ēdot? Tā, kad tu dari to gribu, ko Dievs ir atklājis caur savu evaņģēliju, tad tu patiesībā tiec transformēts viņa līdzībā. Redzi, tā, kad tu dzirdi un dari, tad tas ir tavs ēdiens, un tu tiec transformēts viņa līdzībā. Redzi, tu lasi, tu notici, tu seko tai ticībai, ko tu saņēmi Dieva vārdā, un šie darbi tevi transformē viņa līdzībā, un to sauc par staigāšanu garā. Un tu iegūsti tajā visā procesā pieredzi, ko citādi nevar iegūt, kā tikai viņa mācekļi. Redzi, māceklis ir tas, kas paklausa savam skolotājam. Bet ja tu esi tāds, kurš lasa svētos rakstus, lasa, studē, klausās, bet nekad nedara tas, ko Dieva vārds māca, tad tu nekad nevari iegūt to pieredzi, kas ir atklāta viņa mācekļiem. Tāpēc arī Jēzus teica, ka paldies Tev, Tēvs, ka Tu apslēpi šo gudrību no pasaules gudriem, tur ķēniņiem, vai kā viņš tur minēja dažādiem cilvēkiem, var sakot, no visas šīs pasaules, bet to atklājas saviem mācekļiem, saviem bērniem. Kas ir viņa bērni, kas ir viņa ģimene? Mēs atkal atgriežamies tie, kas dzird un dara. Tātad, lai tu kļūtu par viņa mācekli, lai tu varētu sludināt viņa vārdu, viņa patiesību, tev pirmkārt ir jāsako viņam un jādara tas, ko viņš tev māca savā evaņģēlijā. Un tad, kad tu to dari, tu tiec transformēt caur viņa vārdu, tu iegūsti vārda atziņu, tu iegūsti atklāsmi vajadzīgo, lai par to, ko tu esi sastapis viņa vārdā, ja piedzīvojis, varētu liecināt citiem. Un tā jau būtu patiesa manna no debesīm, un tā jau būs tava garīgā kalpošana. Un tas arī ir. Tas arī ir tas, ko šeit Jēzus saka. Viņš saka, pirmais piedzīvo Dieva vārdu izmaiņas savā dzīvē. Piedzīvo Jēzus Kristus mīlestību savā dzīvē. Piedzīvo Jēzus Kristus dziedinošo spēku savā dzīvē. Piedzīvo Jēzus Kristus pārveidojošo spēku savā dzīvē un tad liecini citiem par Dieva labajiem darbiem tavā dzīvē. Un tādā veidā tu neesi mēlis. Un tādā veidā tev ir pieredze, kāda nevienam citam nav. Jo daudzi vārdi klausītāji, bet viņu izpratne nebalstās pieredzē.
Un tas ir tas, kas sabojā Kristus evaņģēliju. Jo daudzi ir tādi maldinātāji. Viņi runā par lietām, ko nezina, viņi spriež par lietām, ko nezina. Es esmu dzirdējis ļoti daudz, ka cilvēki runā, piemēram, par garam mēlēm. Un tad es pajautāju, tu runā mēlēs? Un cilvēks saka, nē, es nerunāju. Tad es esmu dzirdējis, ka cilvēki runā par dziedināšanu, par dievišķo dziedināšanu. Viņi spriež. Un tad, kad tu viņu tuvāk parunā, tad saproti, ka viņš nekad nelūdz par slimajiem Jēzus Kristus vārdā. Tad mēs zinām, ka cilvēkiem patīk spriest par lietām, ko viņi nezina. Un arī viens no apostoļiem par to runā. Bet neesi tāds. Ja tu gribi iepazīt Kristus patiesību, lasi šo grāmatu, lasi uzmanīgi un jautā svētajam garam, lai viņš tev atklāja patiesību. Un tad, kad viņš tev to atklāja, pildi to, seko tai, pakļaujies tai, mācies no viņa, lai viņš ir tavs skolotājs. Un tad, kad tu tā darīsi, tu iegūsi zināšanas, kas nav dabīgas, bet garīgas. Tās garīgās zināšanas nāk no debesīm. Tā ir apslēptā gudrība, kas tev patiesībā ir paaugstina iekš Kristus. Tad dara spējīgi nostāties pret tumsu, pret meliem, pret visu postu, kas ir šajā pasaulē. Un es nesaku, ka tas ir fiziska apsardzība tādā ziņā, ka, ja tev kāds nāks ar nāzi uzbrukt, jā, varbūt tev var atņemt dzīvību. Mēs zinām, Stefanu nomētāja ar akmeņiem. Un viņš atdeva savukārt Dievam. Mums jāsaprot, ka šī garīgā atziņa, jeb gudrība, ko mēs iegūstam caur paklausību Jēzus Kristus evaņģēlijā, mums sniedz garīgu ieskatu, kas notiek garīgajā pasaulē. Ko tas nozīmē? Tevi nevarēs pievilt Sātans. Tu spēsi atšķirt labu no ļauna. Tu zināsi, vai tas eņģelis, kurš tevi parādījies, ir nācis no Dieva vai no Sātana. Tu zināsi, vai tā situācija, kurā tu esi, ir no Dieva vai nav. Un ja pat arī tā situācija būs nākus no Sātana, tu mācies iziet ar to situāciju ar Dieva gudrību. Redzi, tad, kad tev ir Dieva gudrība, tu spēj iet un nepazaudēt prieku, pat ja ir ciešanas. Ja tev ir Dieva gudrība, tu spēj nepazaudēt ticību, tad, kad varbūt situācija ir bezcerīga. Jo Dieva gudrība tev ļauj ieskatīties tajā, ko tu dabīgi nespētu ieraudzīt. Un tieši tāpēc, lai iegūtu šo Dieva gudrību, mums ir jāpakļaujas Kristus evaņģēlijam. Un Kristus evaņģēlijs ir atklāts visiem redzamā veidā. Ik viens viņu var lasīt Bībelē. Un tad, kad tu viņu lasi, tad, kad viņam pakļaujies, tev tiek atklāta gudrība, kas šeit nav redzama atklāta. Tā ir garīgā gudrība, kas ir apslēpta. Jo, ja tā nebūtu apslēpta, ja tā būtu darīta pilnīgi visiem zināma, tad tā nevarētu teikt. Tad jau jebkurš ķēniņš, jebkurš kungs var lasīt, kas rakstīts pareizi. Tieši tāpēc arī mums ir tik daudz konfesijas, tieši tāpēc mums ir tik daudz izpratnes par vārdu. Tāpēc, ka ir ļoti maz vārdu darītāji. Redz, daudz saka tic, es ticu Dieva vārdam, es ticu Jēzum Kristum, bet arī ļaunie gari tic un darbi pareizi. Arī ļauniem gariem ir bijība pret Dievu, pret Jēzu Kristu. Bet maz ir tādi, kas dzīvo ticības darbos. Bet tad, kad tu fokusējies uz Kristus mācību personiski, kad tu saproti, tavā dzīvē ir šis baļķis, ka Dieva vārdam tevi ir jātransformē, tad Dieva vārda gaisma tevi transformē, viņi izņem šo baļķi ārā, un tu kļūsti par gaismu, par piemēru citiem. Ja Dievs sāks darboties caur tevi, bet tavam fokusam vienmēr jābūt tādam. Dievs maini mani, šķīsti mani, transformē mani, pārvērt mani no spožuma uz spožumu, lai es kļūtu par piemēru citiem. Un cits tagad teiks, vai ne, varbūt tu tagad domā, bet Jēzus ir mūsu piemērs. Draugs, Jēzus gars grib atklāties caur tevi un parādīt Jēzus Kristus dabu šodien caur tavu miesu. Tāpēc arī Pāvils teica, kad sekojiet man kā es Kristu. Redzat? Pāvils arī citur teica, ka Dievs viņā atklāja Kristu, dēlu. Tātad viņš bija kā tāds vēstnesis, kurš atklāja Kristu caur savu miesu. Jeb citiem vārdiem sakot, viņš ļauj Kristum darboties caur viņa dzīvi. Tāpēc ar pašam Pāvilam bija jāiet mazumā. Jeb jātiek garīgi piesistam pie krusta, lai caur viņu varētu atklāties Kristus gars. Kurš arī būvēja šo draudzi,
šo pirmo draudzi, kurš darīs šos brīnuma darbus. Un ja tu gribi būt tas cilvēks, kurš piedzīvo Kristu savā dzīvē, kurš ļauj Dieva garam darboties caur savu dzīvi, tad tev jāievēro šī mācība. Un šī mācība saka tā: liekuli izvelc pa priekš baļķi no savas acis. Tad lūko izvilkt skabargu no savu brāļāts. Redzi, svētošanās darbam jāiesāks tavā dzīvē. Svētapšanas darbs notiek pirmām kārtām tevī vai arī manī. Un tātad mēs skaidri redzam, ka Jēzus grib, lai mūsu dzīve pirmām kārtām tiek izmainīta, lai mēs varētu sludināt atgriešanos no grēkiem. Tu nevari sludināt atgriezies no grēkiem, ja tu pats neesi atgriezies no grēkiem. Tu nevari sludināt un mācīt lūdz Dievu, ja tu pats nelūdz Dievu. Tu nevari kādam prasīt, lai viņš lasa Bībeli, ja tu to pats nedari. Cik svarīgi, ka mēs to paši darām, pirms mēs varam kādu citu mācīt. Un ja mēs tā nedarām, tad mēs esam liekuļi, kā tie bija tādi paši kā farizēji, kuri liekuļoja. Viņi āršķirīgi izlikās svēti, bet iekšā viņi bija kā miroņi, sapūši kauli, kā kapi, ka cilvēki vienkārši tika pievilti caur viņu dzīvē, jo viņi nesekoja tai mācībai, kam viņi paši ticēja. Viņi teica, kungs, bet viņu sirds bija tālu prom. Bet kristietis, Jēzus māceklis tāds nav. Viņš pilnībā ar visu savu sirdi seko Dieva vārdu mācībai. Un viņš pirmām kārtām savā dzīvē izmanto Dieva vārdu apsolījumus. Un jo vairāk tu savu dzīvi nodosi Dieva vārdam un praktiski to pildīsi savā dzīvē, kā gars tev to māca, tu iemantosi Kristus godību. Ko tas nozīmē? Tu sāksi mīlēt, kā Jēzus mīl. Otrkārt, tu sāksi iežēloties, kā Jēzus iežēlojas par grēciniekiem. Treškārt, tu sāksi ticēt, kā Jēzus tic. Tu sāksi runāt, kā Jēzus runā. Tev būs autoritāte kā Jēzum. Jo vairāk tu dos savu dzīvi Kristus evaņģēlijam praktiski, ka tava ticība nebūs liekuļot, bet patiesa, redzama tavos darbos, jo vairāk Dieva godība atklāsies caur tevi. Ja tu gribi redzēt savā draudzē vai savās mājās Dieva godību atklājamies, tev ir jāseko Kristus evaņģēlijam. Tev ir jāļauj Dieva garam caur vārdu apgraizīt tavu sirdi, jeb citiem vārdiem izvilkt to baļķi no tavas acis. Jo tikai tā tu esi spējīgs citus iemantot Dieva valstībā. Amen. Esiet svētīti, es ceru, ka šis vārds palīdzēja un kādam saprast, kāpēc ir cilvēki, kuriem ir Dieva spēks dzīvē un kāpēc ir cilvēki, kuriem nav. Bet apostols Pāvils saka, ka Dieva valstība nav vārdos, bet spēkā. Redz, tā ir lielākā atšķirība. Ja mēs tikai ticam, ja mēs tikai runājam Dieva vārdu, bet tajā nedzīvojam, tad Dieva gara spēka mums nebūs. Bet ja mēs ar visu savu sirdi dzīvojam tajās patiesībās, kas mums ir atklātas caur Kristus evaņģēliju, saskaņā ar to ticības mēru, kas mums katram individuāli ir dots, tad mums arī saskaņā ar to ticības mēru būs gara spēks. Ko tas nozīmē? Mums būs svaidījums no augšienes darīt tos darbus, kam mēs ticam. Esi svētīts Jēzus Kristus vārdā, lai Kristus mīlestība tev vada. Tiekamies nākamreiz. Čau!